Ļoti sārkans, vērtīgs. Ar smuku zelta piedu uzlikt virsū polu. Esam pie nākošā svarīgā procesa, kurš īstenībā neatņemamā sastāvdaļa visām tipogrāfijām. Tas ir roku darbs. Bez tā vienkārši nav iespējams. Daudz ko var automatizēt, bet lielāko daļu mēs, kad izdomājam radošas lietas, tad ir nepieciešams darīt ar rokām. Un šeit arī mēs redzam tādas lentes, kur ir jālīmē virsū skočiņš vai līme, attiecīgi, un pēc tam viņi ir jāloka, ja tām uzlikām. Un šeit var darīt visu to, ko nevar darīt iekārtas, tāpēc ir būtiski, ļoti, ļoti būtiski jau pašā sākumā izdomāt visu to ražošanas procesu tādu, lai cilvēkiem pēc tam būtu vieglāk to darīt, maksimāli vieglāk. Un tad, kad tas jau ir izdomāts, tad, attiecīgi, mēs realizējam tos visus projektus, kas ir nepieciešami. Tā kā, ja gribat kaut ko interesantu, foršu, aiziet, dabūsim gatavu. Drīkst. Sprāksti augšā. Šeit mums ir kolosāli kolēģi, kuri saka, uzsprāksim augšā tultās. Kurš mani filmē? Es vienkārši redzu fantastisku ātrumu. Vajag viņu pamācīties. Oksanai vispār, redzi, kā viņi to dara ar skočiem? Tomēr es ar šķērītēm. Nevajag tā čakarētīt. Čik, reku noruju. Vajadzīgs tikai speciāls pirks ir. Naks uzaudzēs. Man viņas nav. Viņai ir lāgi tie, kas kokā var. Tāpēc es saku, kā kaķenei.